CHV skolēnu podkāsts. Labdien! Esiet sveicināti šī mācību gada pirmajā podkāstā. Un šodien mums ir ļoti brīnišķīgas viešņas, mūsu skolas jaunā prezidente un viceprezidente. Sveiks, dāmas! Labdien! Sveiki! Pastāstiet, kas jūs esat, kā jūs izskatāties, kā jūs atpazīt skolā. Mani sauc Amanda Ksenoka. Es mācos 12. B klasē, jeb dabaszinātņu klasē. Kā man var atpazīt? Droši vien es parasti staigāju ar grāmatu vai iPad rokās. Izskatās, ka es parasti visur skrienu, bet tā nav. Es esmu ļoti iegājusi skolotāju dienas organizēšanā pašlaik. Un, protams, arī skolēnu domē darbs, tāpēc varbūt es izskatos nedaudz aizņemtāka. Mani sauc Katrīna Urtenko. Es mācos 11. C klasē, jeb ekonomikas klasē. Šogad darbošos skolēnu domē jau 2. gadu. Ikdienā man var atpazīt gan jau gaiteņos, vai es runāju pa telefonu, vai es runāju ar kādu skolēnu domas pārstāvi, vai Eiropas parlamenta vēstnieku skolas pārstāvi, vai es filmēju skolai storijus ar mācīs ar CHV Instagram kontam. Un visbiežāk arī man var satikt jebkurā skolas pasākumā, kaut kur stūrī. Pastāstiet par savu iepriekšējo pieredzi, gan hobiju, gan tīri skolas ziņā. Es 7 gadus nodarbojos profesionāli ar sporta dejām. Tas man ir atvērs ļoti daudz durvis. Piemēram, man bija iespēja 1 gadu dzīvot pašai svešā valstī, kas arī man noteikti iemācīja būt patstāvīgai, labāk komunicēt ar cilvēkiem un atrast to kopīgo valodu. Vēl es aktīvi iesaistos skolēnu domas darbā, arī braucam uz dažādiem ārpus skolas projektiem. Piemēram, šīs vasaras jūlijā es biju Buff Leadership Academy, kur 1 mēnesi apguvu līderības prasmes un projektu rakstīšanas prasmes, kas, es arī domāju, noderēs mums skolēnu domas darbā. Un, parasti man patīk organizēt dažādus pasākumus, būt aktīvai. Es tāpat kā Amanda esmu dejojusi agrāk ļoti ilgi un ļoti cītīgi, taču jaunas iespējas man atklājās, kad es atnācu uz 10. klasi šajā skolā, jo es sāku piedalīties skolēnu domē, kā arī Eiropas parlamenta vēstnieku skolā, un ar šo gadu mēs ar Amandu arī ejam skolas deju kolektīvā ķimenīte vidusskolas grupā. Un es arī aktīvi cenšos piedalīties un arī tagad veidoju mēdīju grupu skolēnu domē kā atsevišķu sastāvdaļu, lai mūsu skolu atpazītu un cenšos veicināt skolēnu līdzdalību. Un no kuras klases jūs mācāties šajā skolā? Es šajā skolā mācos jau no 1. klases ar mazu pauzīti pa vidu, bet uzskatu sevi kā pilnīgi oficiālu šīs skolas pirmklasnieci. Piederīgo, jā. Es mācos šajā skolā no 10. klases, tagad eju 11. un turpinu savu 2. gadu šajā skolā, bet es tāpat jūtos piederīgi un es tāpat cenšos iesaistīties skolas vidē, un tas nekādīgi nav mainījis manu sajūtu. Kāpēc jums abām šis tituls ir būtisks, es domāju, tādā gan patriotismu ziņā, gan pienākumu, vai jūs jūtat kaut kādu, ne pat pārākumu, bet tādu atbildību par citiem klases biedriem vai skolas biedriem? Kā jūs jūtaties kā prezidenta un kā viceprezidenta? Es noteikti jūtu atbildību visas skolas priekšā, jo es domāju, ka mēs kā skolēnu doma esam tāds kā vispār skolas sirds, kas palīdz ne tikai citiem skolēniem, bet arī varbūt savā ziņā skolotājiem. Tā pozīcija, ka tu esi savā ziņā vadītājs šīs grupas un organizācijas, tā ir noteikti ļoti liela atbildība, lai visu izdarītu pareizi un lai visi būtu laimīgi ar rezultātu. Es kā viceprezidenta vēlos piekrist Amandai, un tiešām ir augsta atbildības sajūta un pašapziņa, taču es nejūtos pārāka par cilvēkiem. Manuprāt, mana atbildības sajūta bija jau no 10. klases, kad es sāku darboties skolēnu domē, kad es sāku veidot mēdījus. Un tagad man ir vairāk atbildība par to, ko citi cilvēki izdara, un vai tas ir kvalitatīvi, un vai tas apmierina cilvēkus. Kā jūs abas izlēmāt,
kandidēt? Kas jūs iedrošināja vai motivēja? Nezinu, kā tas notika. Man tas droši vien bija vairāk plānots, jo jau no pagājušā mācību gada beigām es zināju, ka es vēlos kandidēt uz šo amatu. Un mani motivēja tā apziņa, ka skolēnu domē ir spēks un ka mēs varam palīdzēt citiem. Un es arī gribēju īstenot to savu vīziju un projektus, kas man bija plānā. Tāpēc es domāju, ka tas bija ļoti saprātīgs un apdomāts lēmums. Mana motivācija bija Amanda. Viņa man iedvesmoja, jo principā mēs abas divas roku rokā pagājuši gadu piedalījāmies vairākos projektos un iesaistījāmies arī līdzdalības pasākumos ar Amandu. Un viņa man uzrunāja, ja nemaldos, vasarā. Un piedāvāja šādu iespēju, jo es tāpat biju bijusi skolēnu domē, un es jau apmēram zināju to veidu, kā viss tiek darīts, un kā tiek organizēts, un kas ir nepieciešams. Un es pilnībā piekrītu Amandai par to, ka mums ir jāpilnveido skola, un mēs kā skolēnu doma varam to darīt. Un mums ir jāizmanto šī iespēja. Un es esmu ļoti pateicīga par to, ka es šobrīd esmu šeit. Vai jums ir kāds kontakts saglabājies ar pagājušā gada prezidentu Alisu Lasi? Vai jūs sazināties ar viņu, vai viņa interesējas, kā tas notiek? Jā, mēs ar Alisi ļoti bieži sarakstamies, un viņa man kā mediju pārstāvim sniedz ļoti daudz jaukus ieteikumus, un tiešām ieteikumus, varbūt, kurus arī nebūtu zinājusi pagājušajā gadā, jo pagājušajā gadā viņa man apmācīja tikai mediju jomā, bet šogad tas jau ir prezidenta un viceprezidenta amatā, un mēs ikdienā runājam arī par privāto dzīvi, un es arī interesējos, un viņa interesējās par mūsu skolu un arī par mums kā vienkārši cilvēkiem. Un es uzskatu, ka viņa ir ieguldījusi ļoti daudz mūsu skolā, tāpēc mums ir jāpatur tas, ko viņa ir izveidojusi, un jāpilnveido tas vēl vairāk, un jāuztur komunikācija ar viņu. Es gribētu arī piebilst, ka, man liekas, Alisa vispār bija diezgan labs piemērs šī gada darbiem. Manuprāt, Alisa ļoti konkrēti un skaidri mums vadīja skolēnu domas. Viņa katru rītu mums pateica, teiksim, tā sasniedzamo rezultātu un lietas, kas mums ir jāizdara, un arī sadalīja pienākumus. Un es uzskatu, ka mums tas ir jāturpina skolēnu domē, jo tas arī motivēja mūs visus būt tādiem līdzīgiem un līdzīgi domājošiem, un arī darīt visu laikā, un darīt visu konkrēti. Un arī viņi centās mūs iemācīt vairāk nekā kritizēt. Es to ļoti personīgi novērtēju, un es tādu vērtību esmu ieguvusi no viņas. Mācību gads jau ir sācies gan mācību ziņā, gan pasākumu ziņā. Vai jūs varat pastāstīt par jauniem pasākumiem? Kā jau Katrīna minēja, mēs pagājušajā pavasarī kopā bijām pašpārvalžu atbalsta iniciatīvā Konteksts, kur mēs ļoti veiksmīgi uzrakstījām savu projektu. Un šogad jau pavisam drīz, oktobra vidū, organizēsim karjeras dienas, kad uzaicināsim vairākus profesiju pārstāvjus uz skolu, lai tieši parunātu ar vidusskolas skolēniem, jau sadalītiem pa novirzieniem apmēram, lai mums būtu atbilstošākas šīs profesijas. Un mēs vēlamies palīdzēt tieši vidusskolēniem saprast, ko tad tālāk darīt ar savu dzīvi. Jo, kā mēs esam dzirdējuši, tā ir diezgan liela problēma mūsdienu jauniešiem, un mūsu skolā ļoti tas ir izteikts, ka skolēni nezin, ko viņi grib darīt. Jā, un tas būtu tāds mūsu veids, kā palīdzēt. Un, manuprāt, šī ir lieliski iespēja skolēniem uzzināt kaut ko jaunu par profesiju pārstāvjiem viens pret viens un uzdot sev interesējošos jautājumus pasākumu beigās, kā arī vairāk brīvākā atmosfērā izlemt nākotnes profesijas vīziju un varbūt tiekties uz kādiem jauniem mērķiem. Nu, ļoti skaisti. Ļoti ceru, ka šis būs ļoti veiksmīgs pasākums. Izklausās brīnišķīgi. Man arī uzrunāja, teikšu godīgi. Izklausās tiešām jauki. Un tad kas būtu jūs tāds lielais, tāds visnopietnākais mērķis šim mācību gadam? Mans lielākais mērķis noteikti būtu skolēnu domas dalībniekus vairāk saliedēt un
projektos iesaistīt pilnībā visus, lai ik katrs varētu teikt, ka viņš ir pielicis savu roku šajā projektā un ir kaut ko darījis, ka viņam būtu tā atgriezeniskā saite, ka viņš kaut ko ir iemācījies arī no tā. Un es arī vēlētos veicināt tādu sirsnību un labu atmosfēru mūsu starpā. Un tas arī nav tikai skolēnu domē, tas ir vispār arī tālāk pa visu skolu izplatīt to labumu, gaišumu un jaukumu. Mans šī gada mērķis visticamāk būtu vēl vairāk pilnveidot skolas mēdījus. Protams, ka Alise ir jau daudz ko darījusi, bet es uzskatu, ka to var vienmēr vēl vairāk pilnveidot, var vēl vairāk un labāk un efektīvāk sadalīt darbus un varbūt izveidot kādas jaunas vai kampaņas vai reklāmas veidus un lai piesaistītu maksimāli daudz cilvēkus. Kā arī Amanda jau minēja, ka šī gada mērķis ir vēl vairāk saliedēties un lielos pasākumus padarīt vēl interesantākus. Kas jūsuprāt būs jūsu lielākais izaicinājums? Šogad mūsu skolēnu domē ir ļoti, ļoti daudz 8. klašu skolēni, kas ir domē 1. gadu. Un pat ne kā izaicinājums, bet kā uzdevums, es to vairāk uztveru kā uzdevumu, būtu parādīt viņiem, kā tas ir būt skolēnu domē, būt saliedētā kolektīvā un tieši arī varbūt kaut ko iemācīt no mums, jo viņi ir tā mūsu nākotne, un es jūtu tādu kā atbildības sajūtu pret viņiem parādīt, kā var būt, cik labi var būt, lai viņi paliek un turpina arī mūsu domas un vispār skolas tradīcijas. Kā jūs domājat šogad vadīt pašas domas, jo es dzirdēju, ka jūs gribētu sadalīt tādās grupiņās, apakšgrupās. Kā tas notiks, kāds ir jūsu plāns? Jā, tātad mēs vēlamies sadalīt domi nedaudz mazākās grupiņās, lai būtu vieglāk strādāt un katrs zinātu vairāk tieši par to viņa atbildības jomu. Es domāju, ka tas noteikti pātrinās skolēnu domas darbu, ja katrs zina, kurā brīdī kas ir jādara, un arī tas būs daudz efektīvāk. Es gribētu piebilst, ka šogad skolēnu domai sociālajiem mēdījiem ir atsevišķa nozara, teiksim tā, kur ir atlasīti atsevišķi cilvēki, jo skatoties pēc pagājušā gada pieredzes, darbs bija grūts un mēs bijām maz, tāpēc tagad skolēnu domē ir atsevišķa nozara, kurā arī tāpat kā, piemēram, plānotājos vai dekorētājos vai kādas mums vēl būs nozares, tāpat kā citu vietu arī mēdījos ir komanda, arī tā tiek vadīta, arī tai tiek uzdoti konkrēti uzdevumi un mērķi, kā arī atsevišķi satikšanās reizes tiek organizētas tieši cilvēkiem, kuri interesējās par to un kuri ir gatavi darīt, lai vēl efektīvāk strādātu savā nozarē. Es vēl vēlējos piebilst, vai drīzāk pateikt, ļoti lielu paldies Katrīnai, jo mums skola ir ļoti, ļoti labi pārstāvēta tieši mēdījos, un es uzskatu, ka tā ir tā mūsu skolas seja, ko redz visi pārējie, kas šeit nav katru dienu, un tāpēc mūsu mēdīju komanda tiešām ir ļoti, ļoti liela malači, un es ļoti, ļoti lepojos ar viņiem. Jā, kā arī paldies Emmai, kura vada šo podkāstu, un viņai ir atsevišķa mīlestības vēstule no mēdīju komandas. Nevis paldies. Nē, var arī teikt paldies visiem, kas klausās. Jā, bet nē, ja starp klausītājiem ir kāds, kur uzrunā vispār doma par podkāstu vadīšanu, montēšanu vai kaut kas uz to pusi, droši nesiet savu ķermeni trešdienās 8 no rīta uz kuru kabinetu? 219. Tas 219. kabinetu un sakiet, iepazīstiniet savu eksistenci un vēlmi podkāstoties. Jo Emma mums jau ir 12. Es esmu 12. Jā, un tā tas ilgi vairs nebūs. Jā, un Amanda arī ir 12. Jā, tā tad arī tā ziņa ir arī uz prezidentiem, ja? Jā, visiem.
Visiem. Kuri grib. Visi, kuri grib. Sāk gatavoties jau tagad. Nu tad, pārējot pie klausītājiem, jums abām jāpasaka novēlējums skolēniem, skolotājiem. Tas pat netik ļoti kā novēlējums, bet ieteikums būtu izbaudiet to laiku skolā un tiešām novērtējiet, ka jūs šeit varat būt, jo mūsu skola ir patiešām forša. Un izglītības kvalitāte ir brīnišķīga. Un ne visiem ir dota tāda iespēja mācīties labā skolā. Un šis laiks skolā varbūt liekas ļoti, ļoti garš. Un it īpaši, kad tas ir kādā 6. vai 7. klasē. Bet nonākot šeit, kad es redzu jau tās beigas un es zinu, cik tas ātri viss atnāks, varbūt tiešām ir sajūta, ka varēja vairāk izbaudīt to visu skolotāju attieksmi un klases kopības sajūtu. Un tiešām izbaudiet. Es vēlētos novēlēt skolēniem līdzdarboties un izmantot tās iespējas, kas ir skolā, jo mūsu skolā ir tiešām daudz interešu pulciņi, organizācijas un, piemēram, kā debašu klubs, skolā doma, Eiropas parlamenta vēstnieku skola, dejošana, dziedāšana, teātris. Un izbaudiet to, kamēr jūs esat šeit, jo to var darīt brīvā formā, to var darīt ar cilvēkiem, ar kuriem jums patīk to darīt, tas nav piespiedu kārtā. Un tiešām līdzdarbojieties skolas vidē, jo tas sniedz ļoti lielu pieredzi, kuru var izmantot arī nākotnē, un komunicējot ar dažādiem cilvēkiem, var iemācīties daudz ko pats par sevi. Jā, un runājot par interešu izglītības pulciņiem, mēs joprojām meklējam vīriešus ķimenītes vidusskolas kolektīvam un tenorus jauktajiem vidusskolas korim Junda. Lūdzu, nāciet! Jā, un skolotājiem es gribētu novēlēt izturību, jo mēs esam forši jaunieši, bet dažreiz ar mums nav tik viegli, tāpēc izturība jums. Es ticu jūsu spēkiem, es domāju, ka pārējie skolas biedri arī. Un liels paldies jums arī, ka jūs esat, jo jūs esat superīgi. Paldies visiem klausītājiem, paldies šīs dienas viešņām, prezidentei, viceprezidentei. Lai jums veicas, lai jums sanāk piepildīt visus savus uzstādītos mērķus. Ļoti ceru, ka šis gads būs brīnišķīgi izdevies, skaists, ar superīgu Ziemassvētku balli, un mēs izturēsim un pabeigsim skolu, un gan jau, ka kaut kur tiksimies vēl ielās. Jā, paldies! Paldies tev liels par uzaicinājumu! Paldies! Atā, visu labu! Atā!